Viņus man dēvēt par ielu huligāniem, bet tieši no otras puses viņi ir tieši tie, kas veido ielu kultūru. Šodien viņiem viss ir atļauts. Es runāju ne par vieniem citiem kā grafiti māksliniekiem. Un šodien jums būs ļauts ieskatīties grafiti festivālā. Let's go. I heard they found a solution. Where you eat for the revolution. Kāds bija uzdevums? Uzdevums? Nu, cik es atceros, kaut kas saistībā ar domā pozitīvo, kaut kas tāds. Cik ilgi nodarbojas ar grafiti? Salīdzinoši varbūt daudziem citiem ļoti maz, kaut kādus mēnešus, 5 varbūt. Es skatījos vairāk, daži citi mākslinieki ir aizklājuši seju. Kāpēc tā? Nu, varbūt viņiem nepatīk, lai citi redz viņu sejas, kā viņi izstās. Varbūt viņiem pašiem šķiet, ka viņi nesmuki. Vai arī viņi ir tādi, kuri, nezinu, naktīs iet ielās zīmē, bojā. Nu labi, vai to var nosaukt par bojāšanu, nezinu, bet, nu, apzīmē citu īpašumus. Un nezinu, varbūt negribu, lai redz, kā viņi izstās. Kāpēc jums ir tās maskas? Kāpēc? Man ir dafīgā pumps uz sejas. Es negribu, lai redz. На самом деле просто не хочется засветиться. Jo atrodas kādreiz cilvēks, kurš tev iegāzīs ar to, ka tu to dari, un tāpēc, Labāk nereklamēties, jā? Jā, pareizi, tieši tā, nereklamēties, un vieglāk būs tev dzīvot. Kā jums šodien veicās? Slikti. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viss tak nost un kaut kā neiznāca vispār. Bet jūs tik pozitīvs šodien, tad jau, man liekas, viss izdodās. Rīk, pozitīvs ir, viss pozitīvs šeit ir, rīktīgi. Kāds bija uzdevums? Nu tā, kaut ko tādu priecīgu uztaisīt. Un kāda ir jūsu ideja? Ka īsti neizdevās, bet viņš bija domāts pozitīvs, un tātad kaut kā doma jau tur ir pozitīva. Uznāca nedaudz depresija, bet citādāk viss ir labi. Mazliet lietu, zin kā. Jā, nu, bet es domāju, ka krāsas ir labs un viss ir kārtībā. Vai ir kāds grafiti mākslas darbs kaut kur, es nezinu, vai Rīgā, vai vispār kaut kur pasaulē, kuru tu varbūt abrīno, un kurš tev liekas, jā, tas ir forši? Nu, ir ļoti, ļoti daudz tādu. Nu, vismaz vienu. Vismaz vienu. Nu, es adresi viņam nepateikšu, bet, nu, Barcelonā ir tādas pamesta māja viena, kur ir aktīvi darbojās tāds viens un mīļākais ielu tāds mākslinieks un tāds viņa saucamais Ariz. Viņam ļoti daudz superīgi darbi. Tur ir rullīti milzīgi un tiešām forši iedvesmojoši. Man ir viens zināms zīmēt, nu ne man zināms, bet vispār tāds Banksijs no Anglijas, un viņam tiešām ir savas idejas un viņam ir savs stils, un tas ir kruti. Nu, man jau patīk latviešu murkļu. Viņi ir tie, no kā es iespaidojos visvairāk. Un galvenā balva lūdzu. Varam pats no savas pusē kaut ko grib pateikt par festivālu, kā tev likās, kā viņš norisinājās un kā pats vispār jūties šodien? Nu, šeit bija pirmais mans grafiti festivāls, un es teikšu godīgi, ka esmu apmierināts. Gan ar to, kā organizēts, un ar rezultātu.